Nu, ļoti labi. Nu, tad, sāksim iztirzāšanu. Bet noteikti, skatījies jau es, un tu jau zini, kas ir gaidām. Protams. Tad, pastāsti, Jurij, kā tu nonāci bowlingā? Bowlingā es nonācu 7 gadu vecumā. Tas bija no 7 līdz 8 gadiem. Tas bija tāds moments, jo tas bija 1. klases beigšanās. Es pabeidzu 1. klasi un sākās vasara. Mani vecāki abi strādāja, un viņi negribēja, lai es sēdētu mājās. Tāpēc mamma sāka meklēt kaut kādas nometnes un atrada ļoti interesantu variantu, kā AZ bowlinga nometne. Viņa padomāja, ka tas būs kaut kas ļoti foršs priekš manis, jo es esmu tāds aktīvs cilvēks, un pierakstīja mani uz turieni. Pēc tam es aizgāju uz to nometni. Man ļoti iepatikās. Tur bija treneris Artūrs Ļevikins. Tajā brīdī viņš bija treneris tajā nometnē. Un man ļoti patika, kā spēlēja Artūrs un kā viņš vispār trenēja. Un pēc šī brīža es ieinteresējos ar šo sporta veidu un sāku savu bowlinga spēlētāju gaitu. No tā brīža tas bija 7, 8 gadi, jo tas sākums 7. Bet tā kā spēlēt, es sāku 8 gados, jo man bija dzimšanas diena vasarā, un tas bija tāds periods, kad no 7 gadiem es pārgāju uz 8, tāpēc es skaitu, ka es no 8 gadiem spēlēju bowlingu. Tāpēc, ka es tad sāku trenēties. Tas ir 7 gadi tas bija tā. Tas bija 2000, sanāk man tagad 17, man bija 7, tas ir 10 gadi, 14 gads. Tas bija 13, 14 sanāk. Es pavisam maziņš vēl biju. Tāpēc, jā. Un tagad joprojām vēl spēlēju. Un nedomāju arī pamest šo sporta veidu, jo tas ir viens no visvecākajiem sporta veidiem vispār. Sporta veidu vēsturē. Un, jā, man ļoti patīk šīs sporta veids. Es šito varētu apstrīdēt. Skriešana ir vēl vecāks. Soļošana vispār nerunāsim. Jā, labi. Skriešana arī var tur iedalīt tā, ka tu ķeri zvēru, nezinu, cik gadus pirms mūsu ēras. Tā arī ir skriešana. Ja tā salīdzināt ar futbolu vai ar hokeju, bowlings būs vecāks par to. Tādā veidā domāts. Tāpēc, jā. Un kas ir tas, kas tev tieši visvairāk iepatikās bowlingā? Kāpēc tev bija tā vēlme turpināt? Jo es zinu, ka tu arī paralēli esi nodarbojies ar citiem sporta veidiem, varbūt pastāst ar kādiem. Un kāpēc tomēr bowlings ir primārais, nevis tie citi? Un varbūt ar ko tu vēl nodarbojies, kāda tev hobija un nodarbošanās? Paralēli ar bowlingu es biju nodarbojies ar karatē, arī no 7 gadu vecuma. Un paralēli vēl bija futbols, bet ar futbolu tur nebija tik ilgi. Tur man sanāca 2 vai 3 gadi kopumā, jo tur vajadzēja izvēlēties vai nu futbols, vai nu bowlings. Un bowlingu es spēlēju jau daudz ilgāk nekā futbolu, un bowlings man bija tuvāk sirdīm, tāpēc es izvēlējos bowlingu. Ar karatē arī nodarbojos 6, 7 gadus, dabūju zaļo jostu, bet nesanāca vienoties ar treneri, tāpēc, diemžēl, vajadzēja pamest to sporta veidu, un turpināt arī negribējās. Kāpēc man tieši iepatikās bowlings? Tāpēc, ka tas ir ļoti specifisks sporta veids. Kad es jau sāku spēlēt bowlingu ilgāk, un kad cilvēki prasa, ar ko tu nodarbojies, un tu atbildi bowlings, man patīk tā reakcija, ka viņi nesaprot, ka bowlings ir sporta veids. Un tu viņus ieinteresē ar to, un arī pēc tam vari iepazīstināt ar to sporta veidu daudz labāk, daudz tuvāk, un varbūt arī tie spēlētāji pēc tam arī atnāks mūsu pasaulē. Arī ļoti patīk, laikam, kā visiem spēlētājiem, tas ir griešana, jo, kad es skatījos, kā spēlē Artūrs, man bija mērķis iemācīties tāpat griezt kā viņš, jo viņš mani ar to iedvesmoja. Un es nezinu, vai man tagad sanāca tas vai nē, bet pagaidām tik lielus apgriezienus es sasniegt nevaru, bet es trenēšos un mēģināšu sasniegt Artūra līmeni, ne tikai Latvijas apkārtnē, bet arī Eiropā un pasaulē. Gribētos arī atkārtot Artūra gājienu. Piemēram, sāksim ar jauniešu Eiropas meistaru sacīkstēm, un tur jau arī redzēsim.